Turpinām vērtēt to un meklējam iemeslus, kā arī atbildes uz jautājumiem, kāpēc cilvēkiem vienā pilsētā jāmaksā par apkuri dažādas summas. Tā piemēram, Liepājas nama apsaimniekotāja Pārsņā esošajā 5 stāvu namā Meža ielā 31B iedzīvotāju siltuma patēriņš ir dažāds, tikpat, cik atšķirīgs ir viņa finansiālais stāvoklis un attieksme par saņemtajiem pakalpojumiem. Taču pēc apsaimniekotāja ierosinājumu un aprēķinātajiem ieguvumiem finansiālā izteiksmē iedzīvotāji sapratuši, ka māju nepieciešams pilnībā renovēt. Apkures sistēma nomainījusi horizontālo, kas arī ļoti teiksim, nemaksātājus disciplinēja šī gadījumā, jo tagad ir iespēja apkuri vienkārši ņemt un atslēgt. Praktiski viss māja pilnībā ir pagrabstāvs, siltināts bēniņi, jā. Siltums jau iet pulk mazāk prom. Mēs esam tikai ieguvēji, mēs ieguvām normālu māju, siltu. Cik es nezinu, vēl nevienu neapmierināties neesmu no mājas saticis katrā gadījumā. Renovācijas rezultātā, kas noslēdzās pagājušā gada nogalē, kā laikā visos 40 dzīvokļos tika nomainīta arī apkures sistēma no vertikālās uz horizontālo, iedzīvotāji par apkuri maksā apmēram 50% mazāk nekā pirms gada, un paši ar skaitītāju palīdzību nosaka sev vēlamo komfortu un istabas temperatūru. Decembris 58 cm kvadrātmetri, janvāris 55, februāris 33,6 cm kvadrātmetri. Pagājuši, kad es atceros, bija Lats 73, Lats 75, tur kaut kādi mēneši bija tie augstākie, ja? Tā kā es domāju, ka starpība tomēr ir. Es silti iesaku jebkuram, kuram ir iespēja to darīt, tas ir jādara. Māju iedzīvotāji ar vien lielāko atbalstu veikt savu dzīvesvietu energoefektivitātes paaugstināšanas remontu, līdz ar to sakārtojot un uzlabojot māju gan tehniski, gan vizuāli, novērtēja arī Liepājas nama apsaimniekotājs. Ir nepieciešami šie labie piemēri. Tie labie piemēri mūsu pilsētā ir arī mūsu apsaimniekojumā māju vidū. Ir labie piemēri. Uz doto brīdi 10 mājās ir pilnas renovācijas veikts. Un šī pika, kas pirms 3 gadiem tika izveidota, šī sāk vēlties pa kalnu uz leju, un tā pika ir jau palikusi par lielu bumbu. Un šajā brīdī, ejot uz iedzīvotāju sapulcēm, iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi, un gandrīz ir tā, ka trūkst jau resursi ar to, lai šos projektus noorganizētu un veiktu viņus. Tendence ar vien pieaugošajai cilvēku atsaucībai un sapratnei, ka naudas ietaupījumam par apkuri atbildīgi ir viņi paši, Liepājas nama apsaimniekotājs uzsver renovēto māju iedzīvotāju pozitīvās atsauksmes, rādot nerenovēto māju iedzīvotājiem savus siltuma rēķinus. Savukārt tik vienkārši un veiksmīga renovācijas uzsākšana nesokas Dunikas ielā 1. 56 dzīvokļu nams ir Liepājas neredzīgo biedrības īpašums. To apsaimnieko Sijā Liepājas pērkonīte. Šajā namā apkures rēķini ir lieli. Decembrī un janvārī latu 65 par kvadrātmetru, februārī latu 19. Iedzīvotāji par renovāciju, kas samaksu par apkuri samazinātu, ir pār, taču pastāv kāds būtisks šķērslis. Patreiz Eiropas Savienības šī finansētā programma, kas ir mājokļu siltināšanai, viņa mūs tā kā nav iekļāvuši šajos sarakstos, un līdz ar to mēs esam ārpus šī kuģa, kas saucās siltināšanas kuģis, kas brauc pa visu Latviju. Kāpēc tā ir? Tāpēc, kad šīs mājas pieder Latvijas neredzīgo biedrībai. Tas ir viena īpašnieka māja, un likumā vai ministra kabineta noteikumos ir rakstīts, ka šai mājai jābūt ir sadalītai dzīvokļu īpašumos. Mājas iedzīvotāji, cik nu spējuši, paši cenšies savest kārtībā savus dzīvokļus, lai siltumu saglabātu. Piemēram, nomainījuši vecos koku logus pret plastmasas, taču mājai būtu nepieciešama pilnīga renovācija. Ir pašu mājas nosiltināšana, ieskaitot bēniņus, pagrabu, ārsienas, logu nomaiņa, ārdurvju logu nomaiņa, ārdurvjas nomaiņa, koridoros, kāpiņu telpās, tad šos logus nomaiņa un pašu apkures sistēmu. Viens no risinājumiem, lai Dunikas ielā 1 notiktu renovācija, ir iespēja ņemt kredītu bankā.
Finansējums tiek izskatīts konkrēti katrā gadījumā atsevišķi. Viss ir atkarīgs no attiecīgās ēkas ieguldījuma apmēra, no tiem darbiem, kādus ēkas iedzīvotāji vēlas veikt. Protams, svarīgi ir saprast ekonomisko ieguvumu konkrētai ēkai. Un visa pamatā, protams, ir ēkas naudas plūsma, lai mēs būtu droši, kad mājas iedzīvotāji ir spējīgi šo kredītu atmaksāt ilgtermiņā. Ja neredzīgo biedrības īpašumiem Dunikas ielā 1 un 3 un Krūma ielā 28 būtu jāņem renovācijai bankas kredīts, tad tas būtu vairāk nekā 600 000 latu. Tādēļ neredzīgo biedrību un apsaimniekotājs sarunu ceļā dažādos varas līmeņos cenšas panākt, lai tomēr arī sabiedrisko organizāciju īpašumu varētu pretendēt uz Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu. Tas tomēr ir pozitīvi, 50% saņemt atpakaļ. Un cilvēkiem ir komforts, siltums. Iespējams, nākamajā finansēšanas periodā valsts iespējams atbalstīs ēku renovāciju, siltināšanu. Nebūs vairāk pieejams šis Eiropas Savienības finansējums, bet iespējams, ka tas būs valsts finansējums.